lai mēs varētu lietot zaļo enerģiju arī tad, kad saule nespīd un vējš nepūš. Tā tik tiešām ir pietiekami pieprasīta lieta šobrīd. Ir zināmas problēmas šādu projektu attīstībai. Pie pārvades tīkla šobrīd realitāte ir pieslēgta nedaudz vairāk kā 100 megavatu. Strauji attīstoties atjaunojamo resursu enerģētikai, cilvēce meklē veidus, kā to padarīt lietojamāku, lai mēs varētu lietot zaļo enerģiju arī tad, kad saule nespīd un vējš nepūš. Un viens no šādiem visrealistiskākajiem risinājumiem ir hibrīdie parki, kas ļoti bieži apvieno saules parkus ar enerģijas uzkrāšanas iekārtām, bet varbūt arī kombinācija no saules parka un vēja enerģijas vai citām, piemēram, biogāzes veidiem. Kā šī joma attīstās Latvijā, to jautājām Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārs vietniecei Līgai Rozentālei. Kas tad īsti notiek Latvijā ar hibrīdo enerģijas parku attīstību šobrīd? Tā tik tiešām ir pietiekami pieprasīta lieta šobrīd. Ja pagājušajā gadā mums tāda hibrīda projektu vienkārši nebija, tad kopš pagājušā gada beigās mums stājās spēkā jauna noteikuma, kas atļauj izveidot šādus hibrīda projektus. Tad aptuveni ceturtā daļa no tām jaudām, kas ir rezervētas par dažādiem attīstības projektiem pārvades tīklā, ir tieši hibrīda projekti. Tā, protams, ir komersantu vēlme, kā viņi attīsta šos projektus, un tas atkarīgs no viņu investīcijām. Nav īsti nekāda ierobežojuma attīstīt arī tikai saules parkus, jo, protams, ka ieviest vēl papildus klāt, vai tā ir baterija, vai ieviest vēl vēja parku klāt, tās ir papildus investīcijas, tas ir dārgi. No otras puses, tā ir iespēja, piemēram, ja mēs ieviešam bateriju, tad tas komersants to saražoto saules enerģiju var nevis uzreiz ielaist tīklā, bet pa priekšu paturēt baterijā, un tajā brīdī, kad elektroenerģijas cenas ir augstākas, ielaist tīklā un tad arī vairāk nopelnīt par to. Līdz ar to tas ir tiešām tāds kā biznesa modeļa izvēle šiem komersantiem. Bet esmu dzirdējis no šiem pašiem komersantiem minētajiem, ka šobrīd ir zināmas problēmas šādu projektu attīstībai sakarā ar to, ka nav iespējams iegūt jaudu rezervāciju. Jā, te mums ir tādos divos virzienos jāskatās. Viena ir tie komersanti, kuriem jau ir attīstības procesā kāds projekts, ja viņiem jau ir rezervētas, teiksim, saules jaudas, tad izveidot hibrīdu projektu un pievienot vēju vai uzkrātuvi, tā nav problēma. Viņiem jauda ir, jo viņi pievieno pie esošu projektu klāta. Bet, protams, ka tie, kas ienāk pavisam no malas, kā jauni attīstītāji, tur tiešām šobrīd ir zināmi izaicinājumi, tāpēc, ka šobrīd mums tīklā jau ir rezervētas vairāk kā 6000 megavatu jaudas, un salīdzinājumam pie pārvades tīkla šobrīd realitāte ir pieslēgta nedaudz vairāk kā 100 megavatu. Līdz ar to ir ļoti milzīga atšķirība starp to, kas ir pieslēgts pie tīkla un kas ir tie plānotie projekti. Un mums ir ļoti grūti izšķirt, kuri projekti tik tiešām tiks realizēti un kuri ir tie projekti, kuri kaut kādu apsvērumu dēļ tomēr atkritīs pēdējā mirklī. Vai tas ir tāpēc, ka nepietiek investīcijas,